Pašreizējā Madonas rajona teritorijā jau ir izveidojušies 2 novadi – Ērgļu un Lubānas novads. Sabiedriskai apspriešanai ir nodots Madonas novada projekts, un pašvaldību vadītāji uzsver, ka pienācis laiks gadiem ilgstošo novadu reformu īstenot. Pirmais ir iedzīvotājs, lai tas iedzīvotājs neciestu šīs reformas sakarībā, un tad jau viss būs labi. Jēgu šai reformai ne es, ne mani iedzīvotāji neredzam. Neredzam jēgu šai reformai. Bet esam nostādīti fakta priekšā. Diemžēl, kas būs, to kristīsim. Latvijas vienmēr ir izdzīvojis, izdzīvosim arī šajos reformu laikos. Pēc Madonas pašvaldības aprēķiniem Madonas novadam nepieciešamais finansējums būtu 110 miljoni latu, lai tuvāko 4 līdz 8 gadu laikā reforma veiksmīgi īstenotos. Ir jābūt finansējumam, lai šī novadu reforma varētu normāli realizēties, jo finansējumi, kas mums pašvaldībām tiek novadīts ar finanšu izlīdzināšanas fondu vai projektu formātā, ir nepietiekams. Tas ir pilnīgi skaidrs, jo ja nebūs finansējuma, tad es gribētu zīmēt reformai diezgan pesimistisku iznākumu tuvākajā nākotnē. Man priekšlikums arī ir šo finansējumu veidot kā novada atbalsta programmu. Pat šajā budžetā var atrast pozīcijas, kuras var 2010. gadā novirzīt novadu atbalsta programmai. Aizvadīto nedēļu laikā iedzīvotāju interese par izstrādāto projektu nav liela, tomēr pašvaldības aicina sabiedrību aktīvāk iesaistīties, jo top novads, kurā būs jādzīvo, jāstrādā, jāizglītojas teju 30 000 Latvijas iedzīvotāju, un tieši tagad katrs var piedalīties novada nākotnes veidošanā. Dzintra Stradiņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.